No idejas līdz pētniecībai, tā var teikt par Alūksnes novada Jaunlaicenes muižas muzeja vadītājas Sandras Jankovskas veikumu aizvadītajos 2 gados. Sākotnējā iecerē piedāvāt interesantiem apgūt malēniešu valodas izloksni, pāraugusi pamatīgā izpētes darbā par Alūksnes novada vēsturi. Lai pateiktu paldies par ieguldīto darbu tradīciju saglabāšanā, aizvadītajā nedēļas nogalē Alūksnes novada pašvaldība viņai pasniedza balvu. Man liekas, cilvēkam parasti pienāk kāds konkrēts vecums, kad viņam kļūst nepieciešama šī tradīciju saglabāšana. Tas pēc kādiem 40 gadiem, kad bērni jau ir pieauguši. Un tad cilvēks nedaudz izmainās. Viņam sāk interesēt, no kurienes viņš ir cēlies, kas ir viņa senči, kas ir viņa ģimenē, varbūt kādas ievērojamas personas vai tā tālāk. Un tieši vieta sāk interesēt, no kurienes viņš nāk. Par radošām un inovatīvām idejām, kas īstenojušās darbos, par mūža ieguldījumu un citiem veiksmīgiem darbiem aizvadītajā gadā, Alūksnes novada pašvaldība īpašā pasākumā Gada balva kultūrā un sportā kopumā pateicās 9 kultūras darbiniekiem. Tostarp arī 10 sportistiem, kas popularizējuši Alūksnes novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Tika iedibināta jauna balva, Gada balva kultūrā un sportā, kuras moto ir, ka mazi lāsi pārveido pasauli un šķeļ akmeni nevis ar spēku, bet ar neatlaidību. Un gan neatlaidība ir tā raksturiezīme gan kultūras cilvēkam, gan sportistam, kas liek sasniegt rezultātus, sasniegt radošas veiksmes un kļūt par labu speciālistu abās nozarēs. Un tā kā mēs esam kultūras un sporta nodaļa, kur abas šīs nozares tiek koordinētas kopā, tad arī mēs nodaļas darbinieki izdomājam, ka šī balva kultūrā un sportā tiek pasniegta vienkops, kad satiekās gan kultūras, gan sporta cilvēki, kas nebūtu nav tik bieži. To, ka šī ir viena no ratajām reizēm, kad var palūkot, kāds tad aizvadītais gads bijis Alūksnes novadā, uzsvēra arī orientierists Edgars Bertuks. Tāpat kā visi balvu saņēmēji, arī viņš daudz laika veltīja savu mērķu sasniegšanai, kas arī izdevās. Pērn Edgars Bertuks izcīnīja pasaules čempionu titulu orientēšanās sportā. Un jāpiebilst, ka spilgtā atmiņā alūksniešiem palicis ne tikai šis notikums. Pirmais, kas pateicās Edgaram par viņa sasniegumu, bija viņa tēvs, kurš izpildīja savu doto solījumu. Gadījumā, ja dēls iegūs zeltu pasaules čempionātā, viņš no Alūksnes ar kājām dosies uz Rīgu. Vispilgtāk, kad es atceros to, ka viņš man zvanīja vakarā pēc tam, kad es biju uzvarējis un mēģināja man apstāstīt par šo sev doto solījumu. Būtībā viņš to nevienam citam nebija teicis. Un tad man likās, ka gan jau nomierināsies, ka neies tajā savā pārgājienā, bet viņš savu solījumu turēja. Un arī pats pagāju ar viņu. Es ieteiktu arī citiem pamēģināt tā vienkārši kaut kur iet. Tas dod ļoti daudz laika pārdomām, var beidzot izrunāt lietas, kurām varbūt ikdienā nav sanācis laiks, un tas noteikti nav bezjēdzīgi. Alūksnes novada pašvaldība cer, ka visi šie cilvēki, kas saņēma Gada balvu, būs kā pozitīvs un motivējošs piemērs arī citiem. Viņi ir pierādījuši, ka idejas var īstenot darbos, ir tikai jānotic saviem spēkiem un jādara.